Rīta kafija LV Svaigas aktuālas ziņas un no neziņas nemiņas. Rīta kafija LV Labrīt, godātie skatītāji! Šodien esam ciemos pie astrologiem, astrologu birojā. Kristaps Baņķis ir mans šī rīta viesis. Projekts, kā parasti, sadarbībā ar Coffee Tower kafejnīcu. Sarunas pie kafijas saucās šīs sarunas. Un rītakafija.lv projekta autors. Kristap. Labrīt! Labrīt! Pirmā lieta, aizkadrā runājāmies, tu atslēgas vārdu pateici, kas man ļoti interesē. Čika laiks. Sāksim varbūt ar kājām gaisā šo sarunu, bet pastāst man lūdzu. Bērnībā mēs braucām Žigulī, nepiesprādzējoties, nebija nekāda vaina. Tagad, tā ir milzīgs pārkāpums. Sētās spēlējoties, ieskrienot iekšā, ēdām sviestmaizi, rokas nemazgājot. Visi sveiki un veseli. Čika laiks. No kurienes tas uzradās, jo arī tajā laikā viņi nebija. Čika laiks ir bijis vienmēr, tikai nosaukums varbūt tāds nebija zināms, ja, jo tas ienāca Latvijā līdz ar astroloģiju, tāpat kā mans ieviestais termins diščika laiks, vēl dižāks periods. Tas ir tavs termins? Jā, kas apzīmē retrogrādo Merkuru un būs mums aprīļa un māja mēnesī, tepat nav aiz kalniem. Un čika laiks ir tas sīko nebūšanu laiks, tas brīdis, kad spēlējot futbolu un nejauši aizķerās kāju un pakrīt, tur droši vien varētu būt arī čika laiks klāt. Tas brīdis, kad nepamanu uz ielas kaut ko un uzskrienam virsū vai nokrīt šķīvis un saplīst, tur varētu būt tas čika laiks klāt. Lūk, un tā ikdienā varbūt uz sīkumiem to nevar pamanīt, bet tajā brīdī, kad kāds uzņēmējs dibina savu uzņēmumu vai pāris iet laulības ceļu, tajā brīdī, ja ir klāt bijis čika laiks, tad tur nekas prātīgs arī var nesanākt. Tā kā atkarībā no tā lieluma, ko dara čika laiks, var nospēlēt lielāku vai mazāku lomu. Kas to īsti ietekmē? Tas ir zvaigznes? Jā, no astroloģija vispār balstās uz planētu ciklu un to ietekmi uz cilvēku dzīvi, jo arī cilvēku dzīvē ir savi cikli, ja, kurus mēs varbūt ne tik ļoti uzreiz piefiksējam manam, bet viņi ir. Un čika laiks ir atvasināts no astroloģiskā termina, kad mēnesis ir bez kursība, mēnesis ir sasaistīts ar citām planētām debesīs. Mēnesis nosaka, ir atslēga figūra, kas tā kā slēdzas, iedarbina visu pārējās planētas. Un tajā brīdī, kad nav šīs saikne nekāda, iestājas čika laiks. Un tāds tukšs periods. Kā tas var mūs ietekmēt? Kas paliek? Es sākumā tieši tāpat uz to visu reaģēju, jo astroloģijā iegāju pat Anduriem būdams žurnālists un diezgan arī ironiski un pat ciniski noskaņots par šīm lietām. Un man pārliecināja tieši daudzie pētījumi, kurus es pats esmu veicis un daudzās ikdienas situācijas, un tā skaitā arī 10 gadu laikā, kopš man ir kalendārs ar čika laikiem, tieši cilvēki ir to visu pārbaudījuši un vienkārši tas strādā. Tas ir empiriski pārbaudīts. Es gribētu skatītājiem parādīt tiešām apsveicams notikums, 10 gadu jubileja kalendāram. Kā tev ienāca doma prātā, ka kaut kas tam līdzīgs ir vajadzīgs vispār? Vai kaut kas bija tāds? Tas ir pirmais kalendārs Latvijā, kas ir izdots pats pirmais, un vispār ar manu darbību astroloģijā aizsākušies mēnesis un saules kalendāra izveide Latvijā tieši un viņa popularizēšana. Un kalendārā ir iekļauti čika laiki, mēnesis fāzes, matu griešanas dienas un to nozīme, nagu griešanas dienas, intīmās tuvības brīži, labākie laiki biznesam, un tam līdzīgi. Un šis ir tā kā praktiskais padomdevējs ikdienas situācijām. Tajā brīdī, kas ienāca astroloģijā, vienkārši bija ļoti liela informācijas masa, izskaisīt pa dažādiem informācijas nesējiem. Es to visu apvienoju, pārbaudīju, saliku vienā kalendārā, kas izrādījās ļoti cilvēkiem vajadzīgs. Bet pirmkārt tas bija vajadzīgs man, tīri apkopojuši informāciju. Zini, kā man tā liekas? Tad, kad es izlasu kaut ko, un mēs varbūt paši ietekmējam sevi. Pilnīgi loģisks jautājums, un ir tā, ka
pētījuma veicējs arī var ietekmēt pētījuma procesu, bet es tāpēc lieku cilvēkiem aiz auss. Ja viņš ir izdomājis kaut kādu lietu darīt un darīs to šā kā tā, tad varbūt nav jēga skatīties kalendārā un ietekmēties, ja tur sakrīt ar kaut kādām negatīvām ieteikumiem, kad kalendārs saka, ka to nevajag darīt. Lai neietekmētu arī procesu, kādā to dara. Bet šo visu kalendāru es veidoju ar vienu nolūku – plānošanai. Lai tu varētu lietas laicīgi plānot un kad un ko sākt. Šis ir plānošanas kalendārs. Viņš nepasaka, ka obligāti būs tā vai šādi. Pasaka kopējo enerģētiku, bet viņi jau vienmēr ir individuāli. Ko nosaka arī attieksme tam, kā tu to tici, kā tu to uztver un vēl apkārtie faktori, ko vīrs vai sieva saka. Un šis ir pamatā domāts kā plānošanas kalendārs. Kaut gan tajā pašā laikā es esmu viņu pārbaudījis arī matu griešanas uz atpakaļejošiem datumiem. Kādā brīdī ir bijis tā, ka piemirst apskatīties, vai liekas, ka tu esi gudrāks par kalendāru, ja? Un ir nogājis greizi. Un kopš tā laika es vairs īpaši neeksperimentēju. Un tagad internetā uzšauts tāds vilnis īpaši starp vīriešiem, kur jutās mazliet tā kā aizskart, mazliet tā kā viņu sfērā ielīdz, kad es izziņoju ik pa laikam 4 reizes mēnesī, kuras ir seksam ne kategoriski dienas. Kad tad ne par kādu naudu, kā saka, ja? Un, jo tajā laikā enerģētika ir tāda negatīvi piesārņota un tā kā miskastē mazliet līdzīgi katram personīgi. Viņš padalās to ar partneri, kas var veicināt arī šķiršanos, konflikts un tam līdzīgi. Un dāmas, kā likums to cenšas ievērot, ar ko kungi nav mierā. Bet kāda jēga ar to visu pārbaudīt un uzkrāt to visu spriedzi? Jo arī avotos ir minēts un arī cilvēku pieredze rāda, ka tas viss strādā. Šeit varbūt tikai tā šķiet, ka gribi tici, gribi netici, bet ja sāk tam kalendāram sekot līdzi, tad tā pozitīvā tendence ir tāda pie astrologa, kad nāk cilvēki, tad, kad jau ir problēma samilzus. Viņš darīs kaut ko secīgi nelaikā, jo katrai lietai ir īpašs laiks, kas atvēlēts, kurā laikā jāizdara. Tagad tas laiks paiet, iespējas vairs nav, sākās krīze, ir problēmas, eksāmens nav nokārtots, 2 sēdies un ir jārisina. Un šo kalendāru mērķis ir pareizi izprast laiku un laicīgi katru dienu soli pa solim iet tai pareizajā virzienā, un kas rezultātā parādās ļoti daudz laika. Cilvēkiem, kur var veltīt kaut kādiem lielākiem jautājumiem, kaut kādai garīgām tēmām, karmisko uzdevumu pildīšanai, un ikdiena vairs nesagādā tādas grūtības. Un man ir cilvēki, kurš tos 10 gadus tos kalendārus lieto, kopš pirmsākumiem. Viņi nāk man uz konsultācijām pilnīgi citi harmonijas iemiesojumi. Viņiem ir ikdiena sakārtot, attiecības ir sakārtotas, viņi jau runā par tādiem lielākiem jautājumiem, nevis eksistenciāli. Ko man darīt ar biznesu, ko man darīt ar attiecībām, viss ir šķērsām. Un šī kalendāra, pluss ir, ka var caur ikdienu sakārtot lielās lietas, nevis risināt problēmas, kad jau viss ir samilzis. Un tas sākas ar matiem, ar intimitāti, ar čika laikiem. Un gal galā viss kalendāra pamatā ir mēnesis fāžu ievērošana. Augošs cikls, dilstošs cikls, daba pulsē. Pat mūsu senči zināja, kad ir tukšais laiks, brīdis pirms jauna mēnesis, vistukšākais laiks, kad neko nevar darīt. Un kā likums, tad uzņēmuma reģistrs ir pilns ar cilvēkiem, un visi kaut ko nemitīgi dara, un tikai būs. Tāpat kā tajās seksam dienās viss nenormāli aktivizējas. Un tā tās problēmas rodas. Un es jau 10 gadus pūlos cilvēkiem stāstīt un iestāstīt, ka var izrauties no šī apļa, un šis kalendārs ar matiem nagiem vairāk sanāk tā kā daļiem dzimumam domāts. Un tad šogad 1. gadu es uztaisīju astro veiksmes kalendāru. Tas arī mums ir šeit, ne? Jā, kurš jau ir visur izpārdots un atrodams vairs tikai manā mājaslapā. Un tur ir būtiska vīriešiem saprotama lieta, kā var redzēt, sarkans, dzeltens, zaļš, tā kā luksafors. Sarkana enerģētika, tātad ne, dzeltenā ir neitrāla un zaļā uz priekšu, un tā katrai dienai. Un tur ir starpība, vai to dara pulkstens 12:30 vai 14:30. Tā veiksmes formula arī strādā. To es uztaisīju kungiem,
saprotamāk, lai mazliet var iedzīt dāmas, ja, kuras jau 10 gadus to aktīvāk kalendāru lieto un ir ļoti veiksmīgs izrādījies. Tātad tu esi certificēts astrologs. Tieši tā. Pareizi. Bet tu arī esi numerologs. Jā. Tas ir roku rokā šīs abas divas lietas - numeroloģija un astroloģija. Astroloģija un numeroloģija ir radniecīgas senas zinātnes, liek uzsvaru uz senas, ja, kurām ir sava empiriskā bāze, un es viņas abas divas uzturu kā rīkus, kā instrumentus. Viens ir, ka tā ir kā zināšanas sistēma, un otrs, ka tie ir instrumenti, ar kur palīdzību cilvēkam labāk pārvaldīt laiku. Ja astroloģija uz to visu skatās no planētām, čika laikiem un cikliskumu, Venēra cilpām, dišķikiem un tam līdzīgi, kad un ko ieteikt, numeroloģija palīdz orientēties vairāk telpā un saprast, vai adreses cilvēkam ir derīgas, kurās viņš dzīvo, vai telefona numurs ir derīgs, vai mašīnas numurs ir derīgs, un respektīvi skaitļi visapkārt. Un katru vārdu, tā skaitā astrologa LV, var pārvērst no burtiem uz skaitļiem un arī izanalizēt, ko tas nozīmē. Tā kā tas ir cits skatījums uz vienu un to pašu astroloģiju, vienkārši pa citā leņķī, numeroloģija atkal citā leņķī, un tā nosedzot to cilvēka dzīvi. Bet tu teici, cilvēki dibina uzņēmumus nepareizā dienā. Nu, tur pirms tā mēneša, kas tur tukšums kaut kāds. Jā. Bet, ja man numeroloģija parāda, ka tajā datumā ir labākais, nu, tur atkal burtī, tur visi cipari jāsavēl kopā, ja, tur ir vesela formula. Tur nesanāk kaut kāda konfrontācija starp... Es esmu ar klientiem strādājis ilgi kopā, liekot gan astroloģiju, gan numeroloģiju. Un numeroloģiju es esmu izstrādājis speciālu programmu, pat, kas to visu aprēķina. Es šeit redzu tikai papildinošas lietas. Astroloģija ir kaut kāds aklās zonas, ko tā neredz un ir tā kā nepārauga. To pašu automašīnu numurus. Ja? Tur uzreiz tā kā var nākt numeroloģija ar saviem rīkiem. Bet tajās vietās, kur viņi satiekās pa dienu enerģētiku, vienkārši ir tā, ka astroloģija var pateikt, piemēram, ka šodien ir laba diena tur uzņēmuma dibināšanai. Numeroloģiski es skatos individuāli, vai man šī diena nesa biznesa skaitļu vibrācijas vai garīgās vibrācijas. Un, ja garīgās, tad uzņēmuma dibināšanai pamatā ir biznesa intereses. Ja? Un tātad man šī diena konkrēti neder. Tāpēc es izveidoju tādu plānotāju, kas man iznāk 5 gadus, kurā ir numeroloģija pielikt klāt, kur ir spēcīgi tieši individuālās kvalitātēs, vai diena tev ir piemērota un kādu skaitļu vibrāciju to nes. Un katram skaitļam numeroloģijā ir sava nozīme. Strādājot ar klientiem, kā likums, viņi izvēlas teju vienmēr viskļūdainākos skaitļus. Uz to, ko viņiem ir vājība. Cilvēki ir tendēts sarežģīt sev likteni un iet to karmis grūtāko ceļu. Jo tavs brīvās gribas izvēle, vai tu ies gludāko ceļu, vai pa džungļiem maldīsies apkārt. Ja? Un astroloģija, numeroloģija var palīdzēt iet tā kā taisnāk. Un ja cilvēkam trūkstošais karmiskais, kā mēs saucam, skaidrs ir 4, piemēram, tad viņš automašīnā zaliek 3-4. Ja? Nu, lai vēl pastiprinātu to visu. Bet intuīcija. Kāds to uztvert varbūt, sievietes ir īpaši par sieviešu intuīciju. Ja? Man ir intuīcija, ka man vajag 4. Ja? Varbūt cilvēks jauc. Intuīcijai arī ir dažādas šķautnes, un ko mēs ar to saucam. Un vienam viņa ir, un vienam nav. Vienam viņa ir uz attiecībām, vienam viņa ir uz biznesu. Ja? Un tad uz biznesu viņam intuīcija strādā, bet uz attiecībām var nestrādāt. Katrā cilvēka horoskopā ir savi tie nospiedumi, kur viņam ir intuitīvais slānis, kurā ir, un ne viss arī ar viņu ir strādājuši un attīstījuši. Un tad ir tādi pseido pieņēmumi, kas ir intuīcija, var pateikt, numeroloģiski pēc horoskopa diezgan ātri tur ir vai nav. Un man patiešām ir draugi, kuri bez visiem kalendāriem varētu noteikt mēnesī vislabāko dienu izdarīt, un viņiem tas viss nav vajadzīgs. Bet tā kā latvieši ir jaunavas nācija, kurai patīk sīkumi, detaļas, tur kritika, vērtēšana, punktualitāte, tad šis kalendārs tieši priekš jaunavām ir, jo dod izskaidrojumu, tad arī caur to iekšējo mieru. Jo tad, kad es zinu, ko un kā lietot, man iestājas tāds miers, jeb attaisnojums arī. Ja? Intuitīvi cilvēki, kalendārs neizslēdz intuīciju, jo tur jau ir nianses, kā tu to izdarīsi, kādā veidā vēl. Kalendārs jau visu priekšā nepasaka.
man interesē, kas tad ir pats galvenais visā šitajā mūsu dzīvītē. Tātad mēnesis ir super svarīgs, skaitļi ir svarīgi, intuīcija ir svarīga, zināšanas, protams, viss kaut kas tur, vibrācijas, strāvas un vēl kaut kas. Kas ir Dievs vispār? Tāda lieta. Tas, protams, nav astroloģisks dabas jautājums, ja, bet es uzskatu, ka viss horoskopa centrā ir Dievs, ka tas ir viens vesels, kas ir iekš Dieva, un tajā pašā laikā arī cilvēks ir kā dievišķa būtne, un šis jautājums ir īpašs šajā gadā, jo nullikā ir iestājies Saules gads, 20. martā līdz ar pavasaru sākās Saules gads, nomainot Marsa gadu. Un Saule tiek simbolizēta ar kā Saules sistēmu ar vienoto centru, ja, kā šis te visaptverošais plāns vismaz mūsu Saules sistēmā. Tāpēc šajā gadā tādi garīgāki jautājumi, jeb radošie pirmsākumi, kas tu esi kā pats kā radītājs, kas tu esi kā intuitīva garīga būtne, ir īpaši svarīgi. Tāpēc jautājums ir ļoti brīnišķīgs šajā laikā, bet tagad ir tik daudz grāmatas, kas izskaidro to pašu Bībeles tekstus. Ričardam Roram ir brīnišķīgas grāmatas ar skatījumu, kas ir dievišķais īstenībā un radošais, kas konfliktē ar reliģijas organizācijas skatījumu. Tā kā es ikdienā ļoti daudz domāju par augstajām lietām, viņas mēģinu ieintegrēt savā arī darbā, jo strādājot ar klientiem, jau es risinu ne tikai sadzīvisks jautājums, es vienmēr paskatos, kāds ir cilvēka karmiskais, jeb dievišķais, jeb radīšanas kods, un mēs par to runājam, jo izējot no tā, var saprast pašu būtiskāko, un tikai tad sadzīvi risināt. Man ar to nav nekāda konflikta, es to integrēju, jo es uzskatu, ka radošam cilvēkam ir jāsavieno šķietami nesavienojams lietas, astroloģija ar numeroloģiju, astroloģija ar uzņēmēju darbību, dievišķais ar astroloģiju un tā tālāk. Es savā darbā cenšos to visu integrēt, un šie jautājumi par to, vai astrologi ir ticīgi, vai viņi tic Dievam, ir uzdoti 18 astrologiem arī manas izdotajā grāmatā, ko es sarakstīju, Tavs astrologs. Tā kā šo jautājumu es esmu risinājis, kopš vien sevis atceros, un diez vai es šobrīd viņu atrisināšu. Jā. Bet tad astrologi kopumā piekrīt, ja, ka ne tikai mēnesis un zvaigznes un planētas mūs ietekmē. Ir kaut kas lielāks, kas nosaka kopējo toni, kopējo izvietojumu, kopējo ietekmi. Un mēs uzskatām, kas augšā, tas apakšā, tad ja planētām savu ciklu, tad arī cilvēkam ir savu ciklu. Ja ir dievišķā kārtība, tad arī cilvēkā viņi ir no iekšpuses radāma. Es bez ticības nevarētu būt astrologs. Jo arī 2001. gadā ienākot astroloģijā, sākot studēt, es tajā pašā laikā aizgāju arī nokristīties. Man tas bija vienmēr vienlaicīgi gājis. To, ko mēs lasām katru rītu populāros ziņu portālos, kā sadaļa horoskops. Kas tas tāds tur ir sarakstīts? Es pirms 8 gadiem izstrādāju sadarbībā ar draugiem LV autoru metodi, kā rakstīt horoskopus, kurā es esmu apmācījis jau vairākus astrologus. Un mūsu horoskopi ļoti populāri. Mēs starp citu dodam vakardienai, šodienai un rītdienai, lai var salīdzinoši lasīt. Un to veidu, kādā būtu jāraksta, es ar savu laiku izstrādāju. Un es uzskatu tā, ka tur ir ļoti liels patiesības grauds, kā tāda dienas plānojums un emociju kontrols vadmotīvs. Ja vien cilvēks zina un saprot, ko viņš lasa. Es, piemēram, esmu pēc Saules zīmes dvīnis, tas, ko sauc par horoskopu tradicionāli. Tad man būtu jālasa it kā dviņu horoskops. Bet pēc mēnesis zīmes, kas īpaši svarīgi ir sievietēm, pat svarīgāk par Saules zīmes, esmu strēlnieks. Tad es lasu arī strēlnieku horoskopu. Un tad es vēl apskatos, kas es esmu pēc ascendenta, un man pietiek, ka 3 izlasu, tad tas vidējais tur arī ir par mani. Vēl piemet numeroloģiju klāt, un tad vispār skaidrs, kas bet, jā, bet to dara mani klienti un labs apmeklētāji, ka tas viņiem katru vakaru pa nākamo dienu atnāk jau automātiski pieejams. Un tā kā lielākās lasītājas ir tieši sievietes, tad viņas lasot pēc Saules zīmes īsti nelasa pareizos horoskopus.
Tas bija iemesls, kāpēc es pirms vairākiem gadiem uztaisīju projektu Mēnesis zīme, ko tagad bez maksas var arī noskaidrot Facebookā un draugiem savu mēnesis zīmi, lai cilvēks saprot, ko viņš lasa. Tā kā es būdams pirmais, kurš zem horoskopiem lika arī savu vārdu, uzvārdu un vēl certificēts astrologs, lai pasvītrojot, ka tas ir nopietni. Ja, es neatbalstu, protams, ka cilvēki lasa horoskops, kur nav saprotams, kas to sarakstīs. Pat pirmkārt, jā. Avots nav zināms. Jā, kaunās kāds, ka viņš to ir sarakstījis, vai paši žurnālisti tos sacep kādā brīvā brīdī, nav skaidrs īsti, jā. Bet to, kur uzrakstījuši profesionāļi, tur ir pamats lasīt. Par šo vasaru. Tu kaut ko zini par šo vasaru? Es tev prasīju, būs laba vasara? Es nezinu, vai būs saulains, jo es ar dabas lietām nenodarbojos. Tad man nolīgt noteikti kaut kādu, ja es varētu paredzēt, kur zemestrīces un tam līdzīgi, tad es būtu starptautiski atzīts. Bet to pasaulē īsti neviens nevar. Tas ir astroloģijas, tumšais lauci. Bet par šī gada tendencēm, tas ir saules gads un uguns gaļa gads. Tad ir skaidrs, ka var jau redzēt viss, kas saistās ar ugunsgrēkiem, uzliesmojumiem, kaut kādām revolucionārām situācijām būs aktuāls. Un gads dalās divās daļās līdz maijam, kad ir brīdis, kur minimāli vajag kaut ko darīt, uzkrāt resursus, neko lieku neaizsākt, jo planētas met cilpas, dišķiki un vēl visādi planētu akcenti ir, kas saka, ka jebkurš starts nenesīs neko veiksmīgi, tikai resursus izlietos, laika un finanses un vispārējos. Vajag uzkrāt uz gada otro pusi un patiesībā sākot no septembra jau ieguldīt un darīt kaut ko savu interešu vārdā. Jo te ir tā pārēja, ļoti daudz cilvēku Latvijā strādā dēļ naudas, dēļ situācijas, dēļ apstākļiem. Tā šī gada tēma beidzot pa visiem citiem gadiem. Viņi ir it kā universāli, bet šogad noakcentēs, ka jāsāk cilvēkiem darīt to, ko viņam patiešām vajag to radošā ziņā. Tāpēc vajag hobijiem veltīt laiku, savus uzņēmumus dibināt, kaut ko izdarīt, lai būtu tas progress tālai nākotnē. Kad beidzot Latvijā būs viss ļoti labi? Tā, ka visur labi. Latvijai nav tāda horoskopa. Vispār nespīd. Latvijai nav tāda horoskopa. Es pat vienmēr esmu teicis tajā brīdī, ka Latvija uzņem kādā savienībā, sākās viņa sairšana. Jo visas Eiropas valstis jaunās, tur Lietuva, Igaunija, Latvija, radās brīdī, kad beidzās pasaules karš un kad bija ļoti nestabila planetārā situācija, kas izrietēja no juku laikiem. Bija tie juku laiki, kad radās. Tas nosēvēja šo valsts horoskopā. Ar tādu valsti nekādus kalnus nevar gāzt. Ja mēs gribam kalnus gāzt, uz kurien jābrauc? Uz Kanādu? Kur? Kurai ir visforšākais horoskops pasaulē, kurai valstī? Šis ir labs jautājums. Es tā neesmu padomājis, kurš ir labākais, kurai valstī ir labākais. Bet raugoties no Latvijas viedokļa, Latvija ir bezgalīgi sarežģīts. Un Latvijai pat lielāks izredzes ir būt sekmīgākai tad, kad sāksies tas globālais autoritārisms, ko es visu laiku propagandēju, ka viņš būs. 30. gada autoritārisms bija cita veida, tas bija personības kults. Tad ir finanšu autoritārisms, kurš pārņem ar vienu varu. Jau tagad padomā, vai tu bankā var savu naudu izņemt, cik grib, pārskaitīt, kur grib un kam grib. Es pat bankā ar skaidru naudu vairs neko nevar izdarīt. Jā, tas ir finanšu autoritārisms, par kur es runāju jau sen, un kas tikai pieaugs, un Latvija ir uz autoritārismu vērsts horoskops, nevis uz demokrātiju. Demokrātija tur vāja izteikti. Kā tad mums jādzīvo, lai mēs tā labi justos? Es domāju, ka mums ir tuvāk Skandināvijas modeliem. Tā apvienošanās, bet Latvijā atkal nav horoskops, kas labi strādā uz apvienošanos. Tāds riņķa danses sanāk, kur viss izšķir, vai ir kaut kāds personības, kas to horoskopu var caur savu lielumu nostabilizēt, vai nē. Bet tā pati valsts tur tādā neattīstības mučkuliem ņemās, jo valsts horoskopā pēc atmiņas atceros, ka ir ļoti labi zinātnes attīstība, jo to liek uzsver. Tehnoloģijas un zinātnes. To ir dzird visu laiku tā zinātne, tagad atkal dabūja liels naudas zinātne. Tas ir vienīgais atzirs, kurš patiešām ir tāds konkurētspējīgs pasaules līmenī. Es uzskatu, ka Skandināvijas modelis mums pieņemamāks ir virzienas turien. Tātad šodien ciemos pie Kristapa Baņķa, certificēta astrologa un numerologa un visādi citādi gudra cilvēka. Paldies par sarunu.
rītakafija.lv. Atā! Paldies!